Sveiki! Mani sauc Kristīna Devija, es esmu transpersonālās psihoterapijas speciāliste. Šodien es vēlos parunāt par ego, par mūsu ego spēlēm. Par ego varbūt ne no tāda psihoanalītiska skatījuma, kur ego ir tā mūsu psihes daļa, kur atbild par saikni ar realitāti, bet par mūsu ego vairāk no tāda plašāka skatījuma, no tāda garīgāka skatījuma kontekstā ar psiholoģiju. Mūsu ego sāk veidoties jau ļoti agri mūsu bērnībā, un daudz no mums ir piedzīvojuši savā dzīvē kaut kādus trauksmainākus brīžus, daudz ir piedzīvojuši bīstamākus brīžus, daudz ir piedzīvojuši sāpes, agrīnajā bērnībā, nedrošību un daudz ko citu. Un šiem cilvēkiem ego ir izveidojies tāds rigīdāks, stiprāks, tāds spēcīgāks tādā ziņā, kad viņa uzdevums bija pasargāt, viņa uzdevums bija palīdzēt izdzīvot. Un tādā veidā mēs šo tādu ego varam skatīt varbūt nedaudz no tādas negatīvās puses, kad tas, ka mums bija kādreiz jāpasargā, lai mēs izdzīvotu, tas mums šobrīd sagādā problēmas, nērtības, ciešanas un sāpes. Un tas, ar ko mēs pieaugušā vecumā satiekamies, ir šie mūsu ego ierobežojumi. Tas ir mūsu tāds aktīvais prāts, kurš dzīvo tādā labā, sliktā, melnā, baltā, kurš visu izmēra, cik es iedevu, tik man jāsaņem atpakaļ, un tā tālāk. Tā ir dzīve šajā prātā, šajā tādā kontrolē, nespējot atlaist šo kontroli, cenšoties visu laiku būt drošībā, ka tikai kāds nesāpina, ka tikai es esmu drošībā un pasargāts. Un tādā veidā prāts mēģina atrast dažādus veidus, kā izvairīties no ciešanām, izvairīties no sāpēm, izvairīties no konfrontācijām un patiesībā liek mums atšķelties no dzīves, atšķelties arī no tādas savas dvēseles un dzīvot kaut kur prātā, dzīvot ciešanās, sāpēs, meklēt kaut ko, meklēt sevi. Jo mūsu dvēsele ir sajūtas, mūsu dvēsele tā, kur jūt, un bieži vien, lai mums nesāpē, tad mūsu ego, viņš ved mūs pa dažādiem apvedu ceļiem, lai mēs nejustu sāpes. Jo, lai mēs justu, mums ir risks just arī tās sāpes, no kurām mēs kādreiz esam izvairījušies. Un tāpēc cilvēki dara visu, lai nejustu sāpes, lai nepieskartos tiem kaut kādiem saviem dvēseles slāņiem, kuri glabā šo dzīvības enerģiju, šo dzīvi, šo tādu vitalitāti, saikni ar dzīvi, saikni ar dvēseli, lai mēs varētu justies dzīvi, vitāli, enerģiski, radoši, lai mūsos var pamosties šī tāda mīlestības enerģija. Un tāpēc darbs ar šo mūsu ego ir tas, kas mums ir jāveic. Taču bieži vien šis darbs ir tas, ko mēs arī reizēm sākot iet šajā psihoterapijā, ir ļoti daudz pretestības, un cilvēks ļoti neapzināti mēģina saglabāt šo savu drošību un neļaujās arī šim tādam procesam
Viņš it kā visu laiku staigā apkārtēji savai dzīvei, neļaujot iegrimt sevī, nepadodoties. Taču patiesa tāda jušana, patiesa jušana, saikne ar sevi, ar savu dvēseli ir tieši tad, kad mēs padodamies, tad, kad mēs ļaujamies sev just, kad mēs varam apstāties šajā brīdī, tajā punktā, kurā mēs esam, tajās emocijās, tajās sajūtās, tajā pieredzē, kurā mēs esam, un vienkārši atļaut sev būt un atļaut sev just. Tas ir tas, ko es palīdzu terapijā sievietēm, nevis bēgt no sevis, bet atgriezties pie sevis, savās sajūtās, nevis stiprināt prāta mezglus un šo drošību, bet lēni un maigi atgriezties atpakaļ sevī, savās sajūtās, atgriezties dzīvē. Taču ļoti negribās just sāpes, taču jāsaka, ka sāpes mēs jūtam tad, kad mēs ilgu laiku esam izvairījušies no sevis, izvairījušies no savas dzīves, un iespējams vienkārši ir jāizjūt šīs sāpes, viņas ir jāizdzīvo. Un tad, kad mēs tam ļaujamies, tad tur apakšā ir ļoti daudz kā vēl, ne tikai sāpes, tur ir iespējams skumjas, kaut kas neizsērots, iespējams tur ir ļoti daudz dusmu, aizvainojuma un daudz kā cita, un tur ir arī prieks, tur ir dzīvības enerģija, tur ir mīlestība, tur ir radošums. Dzīve ir viss. Un dvēsele ir tā, kur tiecās pēc šīm sajūtām, pēc šīs jušanas, bet mēs ļoti bieži pretojamies paši sai dzīvei. Un jāsaka, tas nav kāds ārpus mums, kurš mums liek ciest vai liek mums pieskarties savām sāpēm. Tie esam mēs paši. Mēs paši izveidojām šo pretestību dzīvei, mēs paši, lai cik tas absurdi neizklausītos. Un mēs paši esam tie, kuri mēs pretojamies dzīvē, pretojamies mīlestībai, pretojamies tam, lai mēs varētu būt tie, kas mēs esam, lai varētu just tuvību, intimitāti, lai varētu attīstīt savu radošumu, lai varētu doties savā dzīvē, mēs paši. Un tāpēc šis ceļš uz brīvību iet caur mums pašiem. Nedaudz arī par to, kā mēs veidojam attiecības, kā mūsu ego veido attiecības. Arī attiecības mēs veidojam, izejot no šīs drošības, jo mums ļoti gribās šo tuvību, bet mēs šai tuvībai pretojamies. Un ego ļoti mīl arī skaitīt šos tādus kaut kādus, cik es iedevu, tik man daudz jāsaņem atpakaļ, vai es tik daudz darīju, un es nesaņēmu pretī neko. Jāsaka, šīs viss ir tādas ego spēles, jo tad, kad mēs patiešām dodam, kad mums ir ko dot, tad mēs negaidām neko atpakaļ. Un ja mēs esam iesaistījušies attiecībās, kurās mēs sākam skaitīt kaut ko, visticamāk, ka mēs spēlējam spēles, jo tad, kad mēs pārstājam spēlēt šīs ego spēles un patiešām padodamies dzīvei, atļaujamies dzīvei, mūsos plūš enerģija, mūsos ir šī sapratne, sajūta par to, kas ir īsts un kas nav īsts. Un ja mēs joprojām paliekam kaut kādās attiecībās vai esošajās attiecībās, turpinam spēlēt spēles un nepadodamies, ļaujot šīm attiecībām iet cauri transformācijai un atgriezties tajā tādā patiesajā tādā mīlestības esībā, tad mēs
vēl neesam pietiekami brīvi. Un tas attiecās uz visām mūsu dzīves jomām, kurās mēs spēlējam šīs ego spēles. Un kā mēs varam saprast, kā tu vari saprast, ka tu spēlē šīs ego spēles? Pirmkārt tas, ka tev ir daudz baiļu. Tev ir bailes sev parādīt, bailes sev izpaust, bailes, ka tevi pametīs, bailes, ka tevi atstās, bailes, ka tevi izmantos, bailes, ka tevi nenovērtēs. Tā ir vēlme kontrolēt. Vēlme kontrolēt visu, sevi, partneri, bērnus, dzīvi, politiķus, visu pārējo. Tā ir neticība sev. Tā ir sevis noniecināšana, kritizēšana, sevis nepieņemšana, cīņa ar sevi, autoagresija, kur izpaužās dažādos veidos. Tā ir arī citu nepieņemšana, tā ir konkurence, cīņa, sacensība, vērtēšana, kritika. Un tas vēl ir saspringts ķermenis, tas ir saspringts prāts, saspringts ķermenis, tā ir nejūtība, tad, kad tu neļaujies emocijām, ka tu saņemies un esi tik stiprs vai tik stipra, ka tu neļauj sev just, neļauj sev raudāt. Arī tas ir viens no iemesliem, kad ego turpina ar tevi spēlēties un tevi vadīt. Ceļš pie sevis patiesībā ir garš un vienlaikus īss. Viņš ir šeit un tepat. Un šeit un tepat tu vari padoties tam, kas ar tevi notiek šajā brīdī, pārstājot cīnīties un vienkārši jūtot, ļaujot dzīvē plūst tev cauri, ļaujot just to, ko tu jūti. Un esot tas, kas tu esi, vai tā, kas tu esi. Paldies, ka tu noklausījies šo video. Es priecāšos par taviem mīkšķīšiem. Ja tu pierakstīsies abonēšanai šim kanālam, un sievietes es aicinu uz online praktikumu Sievietes ceļš, kurš sāksies 26. martā. Un tā būs dziļa pieredze, dziļš ceļojums pie sevis, lai atgrieztos dzīves plūsmā, lai atgrieztos pie sevis, savām sajūtām, lai izveidot intīmas un tuvas attiecības ar sevi, kā ar sievieti, kā ar cilvēku, kā ar dvēseli, un lai dzīvot no šī stāvokļa.